mazliet pastāstīt, no kurienes jūs esat, kāda folkloras kopu, no kādas folkloras kopas jūs esat un kā jūsu folkloras kopa tapusi? Mēs esam no Kurzemes, no Alsungas, Suitu, folkloras kopa, Alsungas vidusskolas folkloras kopa Suitiņi. Mēs esam Suitas ievu pārmantotāji, tradīciju pārmantotāji. Tapusi mums viņi ļoti dabīgā ceļā. Ja jau ir visi, gal galā Suitu novads ir dziedātāji un Suitas ievas mums ir, taču nedrīkst bērni nedziedāt. Un tā mēs dziedam. Un kā tapa jūs, kurā gadā? Suitiņi ir sākuši darboties jau 1980. gadā. Bet no 2000. gada es vadu kolektīvu. Un tam vadīja cits skolotāji. Un cik aptuveni audzēkņi ir jūsu kopā? Šie ir tie stabilākie, tie, kas ir šodien uz festivālu. Tad vēl mājās ir kādi 4 mazie dziedātāji un vēl ir kādi 20 rotaļnieki. Un tie tā pašmāju vajadzībām un savam priekam vairāk darbojas. Bet tas kolektīvs tā noturās un ir tādi audzēkņi, kas jau daudzus gadus nāk? Jā, Herta mums ir veterāns, Madara ir veterāns, Liena jauna vēl ir, šīs meitenes jau arī no kādas 1. klases, vai ne? Abas divas. Katrīna ar... Vai tās meitenes, kas no 1. klases domā vēl turpināt iet? Viņās nemaz nedrīkstēs neiet. Un kas ir, galvenā, katrā kopā ir kaut kas savādāks, un kas ir tieši jūsu kopā tas pašākais, kas notur to stabilākos skolēnu audzēkņus? Tas jau viņām pašām jāprasa, vai man? Es jau noturu ar nedrīkst nenāktu visu. Laikam tā interese, kā visi var tikt, un pašiem arī patīk, man šķiet, ka visi var izpriecāties kopā ar citiem. Tā. Ko jūs varbūt, kā jūs varētu pateikt, kas ir folklora? Tādas īstas vārdas. Tiem, kas nezinu, kas ir. Jā, jūs ziniet, tas ir vispār, mums ir ļoti grūti kādam kaut ko pateikt, un kādam ir grūti, mēs saprotam, ko citi nesaprot, ja? Jo mēs nākam no tādas vides, kas tas ir dabīga lieta. Tā pati folklora, tās pašas kāzas, tās pašas apdziedāšanas, tās pašas suicīvas, kas mums ir it kā uz vietas jau ir apnikušas, ja? Kas mums, kā lai to pasaka, jo tas ir mūsu dzīvesveids pilsētniekiem, tiem vajag prasīt definīcijas. Mēs tā dzīvojam. Ja? Protams, mēs iztaigājam tautstērpos katru dienu, kā mums katreiz pilsētnieki paprasa, vai jūs tādus katru dienu staigājat. Un jums vispār televizors ir, ja? Arī to ir paprasījuši, ja? Redzot gan sievas, gan tāds. Bet tas, ka tajā domāšanā un tajā dzīvesveidā mēs tomēr esam ļoti atšķirīgi no pilsētas, sevišķi no Rīgas, ja? Un ka mēs nesaprotam, par ko viņi priecājās, kas viņiem tik ļoti patīk, kas mums ir ikdienišķis, ja? Tā kā... Ko jūs varbūt varētu pateikt tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka folklora nav vajadzīga, ka tā ir lieka? Tad tie ir aizgājuši tik tālu jau no sevis, no tā, kas viņi bija un kas bija, ka tur jau, var jau būt, ka var tikt atpakaļ arī, ja, bet kā nav vajadzīgi? Kā var nebūt? Tie paši Jāņi jau sāksim ar to, ka tā jau ir folklora, tie paši dziesmēti, tie paši, jebkuras dziesmas, latviešu tautas dziesmas, jebkuras tā ir visa folklora. Tas jau pats pamats. Un vēl varbūt tieši no jūsu kopas, varbūt ir jums kāda vai rotaļa vai dziesma, vai kāds skaņdarbs, ko jums īpaši patīk spēlēt, ko jūs vienmēr spēlējat? Ko mēs spēlējam? Nē, to, ko mēs spēlējam, nē, mums ir tā. Ir divas tās grupas, man tādām spēlēm, šīs vairāk nodarbojas ar dziedāšanu. Tā spēlēšana ir cita grupiņa, kur mums arī ir 2 meitenes, man ir tikai mazās meitenes no rotaļniekiem vēl, ja? Ko mēs varētu drīzāk par dziedāšanu? Mūsu raksturīgais ir tas, ka mēs dziedam burdonu. To, ko dzied tāpat, kā dzied suicīvas, ja? Tas ir tas mūsu raksturīgais, kas mums ir, ko mēs varam.